Karač nāku mājās un, iedomājās kaut ko pastāstīt. Principā sniega ir daudz, kur ir kaudzes, kas ir sastumtas no stāvlaukumiem. Šitā vēl ir maziņa, tā ir kaut kāda 2 metri augstumā. Ir arī tādas, kas ir 5 metri augstumā un Islandes fenomens. Kāpēc izmantot ceļu, jo vienkārši var pārbraukt pāri. Šitādi viņiem visur ir. Rekord tālāk ejot arī vēl viens. Diezgan daudz un izplatīti šādi skati, kas liedas ir vienkārši vai no ārā vai iekšā. Baigi neiespringst cilvēki no pagalma, no pāri ietviem un viss pēc kārtas. Kas vēl tāds par satiksmi interesants. Nu jā, sniegs. Principā šī nedēļa, kopš pagājušās pirmdienas, 2 dienas kārtīgi sniega bija tik tālu sasniedzis, kad knapi varēja izkustēties pa ceļiem. Šodien arī mašīnai maina riepas uz riepām ar radzēm. Un, jā, interesanti te. Atkal piekdien sola +2 un lieta un tā uz priekšu. Nezinu, cik ilgi, bet visas brīvdienas +2, +3 un lietas. Tā kā viss varētu būt, ka nokusīs. Un, jā, vēl viens fenomens, kas satiksmē ir izplatīts, ir pagrieziena nerādīšana. Vispār varbūt 1% no visiem vadītājiem rāda pagrieziens. Neiespringst cilvēki, laikam. Pārāk grūta kustība viņiem ir roku tarp. Nezinu, bet palielam pieroda. Sākumā bišķīt stresināja un tā. Ir īpaši tas, kad ir ļoti daudz apļi. Izplatīti apļi, nevis krustojumi, un tad aplīt ir mazs aplīts, un tad vai viņš tur brauks tālāk vai nebrauks tālāk, tad grūti saprast, jo, pagriezienu nerāda. Jā. Bet sniegs tās smuki snieg. Riktīgs transitions tāds. Jā, mašīnas. Sniegs. Vispār skatis. Manām sniegu. Mašīnas nesājās. Īstenībā ietvērs slidena. Ir tā, ka uzsniedzis nedaudz. It kā notīrīts. Tad diezgan slidens var paslidināties. Apakšā melnais ledus. Netīšām nospiedās video beigas. Varbūt ar to arī bija jābeidz pastāstīt. Par cenām. Cenas ir diezgan veikalos. Veikalos varbūt arī tik ļoti neatšķirās. No Latvijas, ir noteikti. Gaļa ir dārgāka, varbūt par pāris eiro kilogramā. Atkarīgs, ko pērk. Bet, jā, pazuda doma. Kola lētāk nekā Latvijā. Buņģiņu var nopirkt uz atlaidi pa kaut kādi 40 centi varbūt. Ja Latvijā tur ir kaut kāds gan arī eiro. Ēšana ārpus mājas super dārga. Tur, kur makšķirējām, iegājām fish and chips, paņemt pa 5000 palielam porcija. Plus aliņš pa 1000, kas ir palielam 7 eiro. Tā visvieglāk, jo krona diezgan nemainīgi ir. 1000 kronas ir 7 eiro. Un tad pēc tā var arī rēķināties, cik kas maksā. 500 kronas 3,50. Veikalos nekas baigi lētāk par 200-300 kronām nav. Maize arī maksā apmēram. Varbūt lētākā pustur klaips. Kaut kādu 500, bet tā ir 700-800 par klaipu, kas ir, 5-6 eiro. Diezgan daudz.
Nu jā. Kaut kā tā. Ēšana ārpus mājām dārga, jā. Ēšana ārpus mājām dārga. Burgerīts, kas ir bišķīt lielāks par hesīšu siera burgeri, maksā 2000 kronas, kas ir 14 eiro. Un, jā, gaļa tāda liekas varbūt bišķīt kvalitatīvāka. Bet, paēst no tā viena burgera. Uzkost var, paēst nevar. Jā. Kaut kā tā. Būtu sanāks parādīt tagad neliela. Var redzēt tālumā. Tur tieši pa vidu tagad otrā krastā maza pilsētiņa. Protams, dzīvēs izskatās stipri smukāk. Kā spīd un vizuļo smuki. Tagad, protams, ir sniegs un baigi tālu redzēt nevar. Nu jā, neko vairāk nevar iedomāties pastāstīt šobrīd. Ienāca prātā iziet ārā, bišķiet apskatīties. Es nezinu, vai tā ir, bet izskatās pēc ziemeļblāzmas. Tas, starp citu, ir pilnmēnesis, jā. Un, jā, tādas divas zaļganas strīpas. Jep, tā ir ziemeļblāzma.